kā jau visā valstī. Konferences rīkotāji ir uzticējuši šo konferenci vadīt mans vārds ir Jānis Roškalns, un juriste Natālija Lazūkina palīdzēs man. Mums šodien konferencē ir pieteikti 11 referenti, ļoti daudz, un tas liek mūs stingros laika rāmjos, katram maksimāli līdz 15 minūtēm. Kad dzirdēsiet atskanam zvaniņu, tas nozīmēs, kad ir atlikuši tādam nopaļotam nobeigumam 2 minūtes. Un jautājums tagad, ko darām ar mobilajiem telefoniem? Ir kāds ierosinājums? Izslēdzam, jā? Labi. Izslēdzam tad skaņu saviem telefoniem. Brīnišķīgi. Un tagad vārds konferences atklāšanai Latvijas juristu biedrības prezidentam Aivaram Barovkovam. Labrīt. Paldies, ka jūs visi esat atbraukuši, atnākuši. Konkursā dzieda zvaigznes, ja dabūt pirmos mīnus. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Un es nevelti pieminēju konkursu vai šovu Dzied ar zvaigzni, kas arī ir viens no izglītības deformējošiem pasākumiem, kas orientē bērnus nevis uz pamatīgu un dziļu mācīšanos, bet orientē uz spožu parādīšanos īstā vietā, īstā laikā, un jo dzeltenāk, jo labāk. Mēs pagājušā gadā jau pirmo reizi sākām mēģināt runāt par bērnu tiesībām un uz tādu kvalitatīvu un bērnības pilnu un dažādu vērtību pilnu bērnību, nevis to, ko mēģina piedāvāt šodienas pasaule, kur ļoti daudz visādi spožumu, labumu, bet nezinu, kāpēc ir ārkārtīgi daudz lietas, kas notiek un kas jauno paudzi novirza no tām lietām, ko mēs saucam par pamatvērtībām vai kaut kādām īstām un dziļām lietām. Es savā laikā diskutējot ar izglītības ministriju, mums bija viena konferences pirms daudziem gadiem, un tad es atļāvos tā teikt, ka laikam neviena no ministrijām nav atļāvusies tik daudz eksperimentus taisīt savā programmu un rīcības pārbūvē kā izglītības ministrija. Ja, un jebkuram vecākam laikam ir šobrīd viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pamēģināt ar bērnu nobeigt skolu vēlreiz. Es sāku buksēt ar bērniem jau kaut kur pie 6. 7. klases, ja, un saprotot to, ka 8. klases vai 9. klases tagad eksāmenis, tad diezgan pagrūti būtu nokārtot, jo es vienkārši buksēju. Tādā skolēnu žargonā runājot, es diezinu, cik sekmīgi to netik galā. Es ilgi neizkavēšu klātesošo uzmanību, un lai mēs iekļautos tenīs laika rāmjos, bet es vēlreiz saku paldies, ka jūs esat atsaukušies. Un katrā gadījumā konferences organizatori ir bijuši mudināti no vislabākajiem nodomiem, un es ceru, ka šīs dienas konferences noritēs ļoti veiksmīgi. Paldies!